Kā nelegālais tirgus reaģēja uz veipu garšu aizliegumu? Pirmā lieta, ko varēja redzēt, kad Saeimā sāka runāt par to aizliegumu, nelegālajā tirgū sāka parādīties daudz vairāk nelegālo veipu brendu, vairāk modeļu, dizainu, vairāk garšu. Man izskatījās, ka tas ir speciāli, jo tie nosaukumi un dizaini kļuva vēl piesaistošāk jauniešiem kā legālajā tirgū. Iepriekš lielākoties bija garšas, kur ir augļu nosaukumi, bet pēc aizlieguma uzsvars bija uz konfekšu un kožiem garšām. Tas attiecās gan uz vienreiz lietojamiem veipiem, gan uzpildāmo veipu šķidrumiem. Neko nevar pierādīt, bet tas ir mans novērojums, un es nebrīnītos, ja mans novērojums būtu patiess. Tādā gadījumā šīs runas vien par aizliegumu ir radījuši pilnīgi pretēju efektu, ko politiķi ar šo aizliegumu vēlējās panākt. Kādu jaunu produktu Latvijas nelegālajā tirgu ievies aizliegums, skaties nākamajā video.